Ar ko atšķiras, pieņemsim, šāda te Philips Sonicare elektriskās zobu birstes no šādām te Oakley elektriskajām zobu birstēm? Abas divas ir soniskās zobu birstes, abām divām ir ļoti liels skaits sariņu kustību, ko tās veids. Starpība ir, protams, zīmolā. Philips ir zināmāks, Oakley ir mazāk zināms. Es esmu testējis pilnīgi visas šīs te Oakley, esmu testējis pilnīgi visas šīs te Philips. No manas personīgās pieredzes viņas abas divas notīra zobus pilnīgi vienādi. Tas, kur ir tādas lielākās starpības, Philips Sonicaream ir 2 gadu garantija, kamēr Oakley visām birstēm dod 3 gadu garantiju. Philipsam maiņas uzgalīšas sākās 2 gabali no 18 eiro, kamēr Oakleyam 2 gabali sākās no 10 eiro. Un cena, protams, tādēļ, ka Philips ir zināmāks, viņam cena ir lielāka. Pieņemsim, ja mēs aplūkojam tādu vidēju modeli šeit pa 50 eiro, būs reku šāda birste, 2 režīmi, 3 intensitātes līmeņi, bet par šiem pašiem 50 eiro mēs reku varam dabūt arī šādu te modeli no Oakley, kur jau ir krāsains ekrāns. Ekrānā pēc zobu tīrīšanas viņi reku šādi iezīmēs žokli, parādīs, kuras zonas ir iztīrītas, kuras nav iztīrītas, iedos rezultātu no 0 līdz 100%. Iekšā jau ir 7 maiņas uzgalīši, ir iekšā ceļojuma futlāris, un iekšā būs arī šāds te magnēts, ko pielīmē pie sienas vai pie spoguļa, un zobu birsta šādi te vienkārši šmuks stāv pie sienas un neaizņem vietu. Bet, ja mēs salīdzinām pašu galveno, kas ir cik labi iztīra zobus, no manas pieredzes Philips Sonicare vai Oakley nav starpības, abas divas teicami noņem aplikumu no zobiem.